Mani sauc Ēriks Niedra, un mūsu raidījumā par cilvēkiem, notikumiem, vidi, par patēriņu precēm, modi un mūziku, par visu to, kas iespaidojas mūsu sadzīvi un veidojas mūs tādus, kādi esam šobrīd. 16. sērija, 1987. 88. gads, modes salons Beate, Latvijas Tautas fronte, Artūrs Irbe pret Maskavas Dinamo, sarkanbalts sarkanais karoks, televīzijas raidījums Labvakar. Studijas viesi Beatrice Dunska un Juris Vaičūnas. Gads sāks ar sirsnīgām melodijām, tā vienkārši un apzināti naivi. Par āgru esam nonākuši viļņu virsotnē, vēl gribējās daudz strādāt, bet varbūt tā ir likumsakarība. Vienkārši ejam uz skatuves un dziedam. No sevis, no sirds, saka Āris un Sauceris. Un visi dzied līdz uzsniga sniedziņš balts. Uzsniga sniedziņš balts, un zemē palika siltiņš. Kaut arī akadēmiska muzikālā izglītība ir tikai viena no brāļiem, dziesmas sacer kā Āris, tā Sauceris. Melodijas ir vienkāršas. Pavadījums divas akustiskās ģitāras, un tā vien gribas dziedāt tām līdzi. Tāpēc publika ar brāļu Ziemeļu melodijām rīkojas tāpat kā ar citiem populāriem gabaliem. Raksta tos magnetofonu lentēs un kasetēs. Čiekurkalna mūzikas ierakstu tirgotāji nevar vien sakopēt pietiekošu daudzumu Ziemeļu kasešu. Labā, tīrā, nevainīgā un harmoniskā meklējumos, sirdis atvērtas it visiem. Presē aizvien biežāk un biežāk parādās jauniešu auditorijai domāti raksti par erotiskām tēmām. Speciālisti atbild uz jauniešu jautājumiem par seksu, kurš Padomju Savienībā izrādās ne tikai pastāv, bet kļūst par normālu un cilvēcisku jomu. Īpaši populārs ir dakteris Jānis Ķīsis ar liesmas regulāro rubriku dermatovenerologa pieņemšanas laiks. Dāvana, jūs domājat, tā ir pūdernīca? Nē! Tā nav pūdernīca. Tā ir ikdienas zāļu deva sievietei. Jānis Ķīsis ir Rīgas medicīnas institūta ādas un venerisko slimību katedras klīniskais ordinators. 81. gadā beidzis institūtu, 30 gadu vecs, 2 dēlu tēvs, bijušais Latvijas PSR izlases cīkstonis judo cīņā. Cilvēki Latvijā uzzina, ka seks tomēr pastāv. Tiek izdotas grāmatas un producēti neskaitāmi žurnālu raksti. Turklāt Ķīsis māk uzrunāt auditoriju, dara to pārliecinoši, patiesi, no sirds. Visā Padomju Savienībā un Baltijā jo sevišķi glasnosti pieņemas spēkā ar katru dienu. Jaunais PSRS vadītājs Mihails Gorbačovs pats tiekas ar tautu un izzina viņas intereses. 17. februārī viņš kopā ar sievu Raisu ierodas Rīgā. Latvijas kompartijas līderis Boris Pugo un Latvijas iedzīvotāji jau sen ir gaidījuši šo tikšanos. 3 dienu laikā perestroikas tēvs pagūst apmeklēt Sarkano strēlnieku muzeju, rūpniecības flagmani VEF un agrofirmu Ādaži. Gorbačovs tiekas ar darba ļaudīm arī uz ielas. Dialogs neizdodas, jo bērni nez kāpēc vēl nav apgubuši krievu valodu. Savādi spriež Raisa, tiešām savādi. Rīgā gan veikals Lotus, gan Laimdoti jau piedāvā modernus apģērbus. Arī šūšanas ateljē un individuālie meistari par klientu trūkumu sūdzēties nevar. Un tomēr 80. gadu beigās rīdznieki ir gatavi doties vēl tālāk. Top izkārtne. Salons Beate. Un lūk arī pati Beate, precīzāk Beatrice Dunska, visa šī pasākuma dvēsele un vadītāja. Viņa, būdama māksliniece modelētāja, sapulcinājis ap sevi bariņu jaunu, enerģisku cilvēku, kuri prot gan šūt, gan modelēt, gan, ja vajadzīgs, modeļus demonstrēt. Gan visu šo veco ūķi Vecrīgā palīdzēt izremontēt un iekārtot. Un tā ražošanas apvienības daļrada paspārnē ir tapis tērpu dizaina iecirknis. Pirmkārt, lai es varētu realizēt savu ideju, man vajadzēja atrast uzņēmumu, kurš strādā ar visiem iespējamiem materiāliem, kādi vispār ir apģērbā saskatāmi. Ja? Un tas uzņēmums bija daļrada. Tā bija viena priekšrocība, jo toreiz pastāvēja limiti, materiāla limiti visādi.
es ar dažiem saviem kolēģiem no Madeinām izveidoju kaut kur apmēram 1,5 stundas ilgu skati no visparastākajiem materiāliem, kā tajā laikā bija dabūjama pārsvarā. Tur bija koku vilna, gan ar batikošanu, gan ar izšūšanu. Ar visādiem veidiem to pašu vienu baķi mēs viņu dažādojām, mums iznāca liela kolekcija. Un tajā laikā Dairadē direktors bija Grimza Valdis. Un tad, kad es uzaicināju visus, ko es gribēju pārliecināt par to, ka tas ir jādara, tad viņam bija liels brīnums, jo viņš izgāja ārā pie logu un Dairadas mazajā tajā pagalmiņā teica tā, kaut ko tādu Dairada nav piedzīvojusi. 7 lielās mašīnas ir piebraukuši. Un atšķīrās no visiem pārējiem ateljē, kas šeit Rīgā bija, ar to, ka mēs vispār pasūtījumus nepildījām nemaz. Nekādus. Mēs taisījām katru mēnesi apmēram 200 izstrādājumu kolekcijas, un katru mēnesi mēs viņus paši cenojām. Mums bija mākslas padoma, kas bija ministra padomas līmenī, ar Džēmu Skulmu priekšgalā, profesors Heimrāds bija, Postaža, Vīgnere, Edīte. Ir iespaidīgi vārdi. Lūk, katru mēnesi pieņem tos 200 modeļus, un katru mēnesi tos 200 modeļus nolaida lejā salonā. 80. gadu klientūra bija tā, kas viss inteliģents faktiski, ne? Ārsti, aktieri, viss inteliģents nāca iepirkties. Viņiem ļoti to vajadzēja. 20. gadsimts postskriptum. Raidījumu atbalsta aģentūra Rīga 800 un Lat-Telekom. Lielo Kristapu piešķir tikai un vienīgi par sevišķiem sasniegumiem un ieguldījumu Latvijas kino attīstībā. Teorētiski tas notiek katru gadu, taču pie balvas kinematogrāfisti tiek tikai sevišķu sasniegumu rezultātā. 87. gadā par dokumentālo filmu Vai viegli būt jaunam Lielo Kristapu piešķir režisoram Jurim Podniekam. Tas skaļais vārds punks. Mēs taisni gribējām parādīt, kāda mēs esam, mēsli, ķēmi, netīri. Jūs mums esat tāds padarījuši ar savu divkosību, nepatiesību un ar saviem pareizajiem saukļiem. Un ārēji pareizība visā, ceļš runās pareizība. Vai viegli būt jaunam pārspēja visu līdz šim pieredzēto. Kinoteātri ir pārpildīti, par filmu runā, šausminās un jūsmo. Kas no manis? Es savs no ūdens izlīdis. Juris Podnieks kaudrā kino valodā pasaka to, ko visi it kā jau zināja, bet nemācēja formulēt, ka cilvēki ir dažādi, ka zem padomu dzīves dekoratīvās glazūras slēpjas samocīta, dažreiz dezorientēta un pavisam citādi domājoša tauta. 87. gada janvārī galvenā redaktora Aivara Kļavja vadībā un ar treknām Ivara Poikāna ilustrācijām sāk iznākt jauns žurnāls jaunatnei – Avots. Tas piedāvā saviem lasītājiem no lieciniekiem kļūt par līdzdalībniekiem, un tieši šāds komunikācijas veids ir vajadzīgs pēc citas informācijas izslāpušajiem jauniešiem. Avots jau ar pirmo numuru kļūst eksplozīvi populārs. Literatūra, publicistika un kritika šajā izdevumā vienkārši ir pilnīgi savādākas nekā līdz šim. Kaut vai, piemēram, raksts par to, ka pirmais kosmonauts un tautas mīlulis Gagarins kosmosā nemaz nav bijis, un to, ka Padomju Savienība gatavojās uzbrukt fašistiskajai Vācijai pirmā. Avotu ne tikai pērk un abonē, bet pat speciāli iesien sakrātos numurus glītos cietos vākos nākamajām paudzēm. 1987. gada 14. jūnijā pie Brīvības pieminekļa pulcējas dažādas cilvēka grupas. Viena savu pasākumu īpaši nereklamē, taču otra parūpējusies par īpašu publicitāti. Tās priekšgalā Rīgas pilsētas izpildu komitejas priekšsēdētājs Alfrēds Rubiks, riteņbraucēja cepurītē un uz velosipēda. Pirmie riteņbraucēja svētki ir sākušies. Kamēr pie Brīvības pieminekļa drūzmējas aptuveni 700 velobrauciena pretendentu, bet Lietuvā sacenšas bērni uz trīsriteņiem un dejo kolektīvs Lelde, Basteikalnā pulcējas grupas Helsinki 86 dalībnieki. Mierīgi nogaidījuši velosvētku beigas, viņi lepni dodas nolikt ziedus un vainagus ar sēru lentēm pieminekļa pakājē. Incidentu nav. Miliči par brīnumu nevienu nesit un netvarsta. Izrādās, nav dota pavēle. Iekšlietu ministrijas un valsts drošības komitejas darbinieki vēlāk taisnojas. Zaudējām modrību. Promorgaļi.
kas zina, kā īsti rodas iedvesma. Šajā pilsētā tā dzimst no nejaušības, no vēja spēlēm, no viļņu sarunām, no akmens mūzikas. Tā dzimst no priecīgas saviļņojuma svētku priekšvakarā. Šajā pilsētā, Rīgā. Arī tu esi gaidīts Rīgas 800 gadas svētkos. Gaidīts, lai iedvesmotos. Mums tepat blakus ir lietas, kuru pastāvēšanai mēs ikdienā nepievēršam uzmanību. Gaiss, zeme, ūdens, uguns, telefons. Mūsdienās telefonu līnijas caurstrāvo visu, kas notiek pasaulē. Darbus un atpūtu, rūkus un priekus, visu, kas notiek ar mums. Esam tuvāk. Lattelekom. Daugavas krastā no Vanšu līdz Akmens tiltam Rīga mēros spēkus. 19 laukumos Sadraudzības pilsētu nacionālās spēlēs. Latviešu rokmūzikas vēsture 30 gadi dzīvajā skaņā no menueta līdz mūsdienām. Rīga mēros spēkus deju maratonā. Līdz uzvarai! Tātad tiekamies 18. augustā Daugavas krastā no Vanšu līdz Akmens tiltam. – 1988. gadā Latvijas televīzijā tiešraides režīmā iet gaisā raidījums Labvakar. Tā struktūra un tēls patapināts no centrālās televīzijas raidījuma Vzgļad, taču izpildījums pārsniedz jebkuras cerības. Visi trīs vadītāji, Ojārs Rubenis, Edvīns Inkēns un Jānis Šipkēvits, vispirms kļūst fantastiski populāri, bet pēc tam arī par tautas varoņiem. Savu dražu, vairāk ziņu, pēc dievīgi mirdošo. Labvakar Latvijā! Labvakar jūs mājās! Esiet sveicināti īpaši mūzikas cienītāji! Haralds Sapoks, Juris Vaičūnas, Mārtiņš Jurjans un atkal svētdienas ekrānos visienīstākais, visiemīļotākais raidījums Labvakar. No raidījuma Labvakar es gaidīju ļoti daudz. Nevar teikt, ka es nebūtu no viņiem sagaidījis. Katrā ziņā par popularitātes trūkumu es nevaru sūdzēties, jo gandrīz neviens raidījums neiztiek bez tā, lai tur Rubiks netiktu parādīts. Jūsu vārdi par tiešām jāraksta ar maziem burtiem. Jūs saņemat visus mūsu valsts labumus un apreit padomu iekārtu. Jūsu uzskatu taču pamatā sakrīt ar Amerikas balss uzskatiem. Kā jums nav kauna parakstīties algas sarakstos un saņemt naudu, kuru jūs godīgi nenopelnat tomēr? Tas bija tajos vecajos laikos, kad karaļvalstī valdīja 3 nešpatnas valdnieces. Pirmā valdniece komunistiskā partija, otrā valdniece valsts drošības komiteja un trešā valdniece sarkanā armija. Un tajā pašā karaļvalstī, tādā vārdu sakot, dzīvoja arī 3 bālēliņi. Un pirmais bālēliņš saucās Jānis, otrais saucās Edvīns un trešais saucās Ojārs. Nu, dabīgi, ka tās 3 valdnieces tie bālēliņiem šausmīgi nepatika. Šī te karaļa pils ar visām 3, teiksim, lielajām cērējām dāmām sabruka. Nu, tāds ir, teiksim, stāsts tādā pasakas variantā. Bet nopietnāk runājot, tā situācija ir tāda, ka 79. gada decembrī tā laika propagandas raidījuma redakcijā, kur strādāja es, Ojārs, un otrs režisors Mārtiņš Jurjārs, radās ideja, ka, pareizāk sakot, tā ideja radās tāda, ka mēs paņēmām šņabu un aizgājām pie Ojāra un virtuvē iedzērām. Un iedzerot šņabu, mums radās ideja, sakot, kad pietiek te, sakot, laist muļķi un jāuzstājas ir kaut kāds normāls raidījums, ko varētu arī, sakot, tauta skatīties neviena, sakot, kā televīzijas poliklīnika vai televīzijas pirts, bet arī, teiksim, priekš sirds. Un kur arī būtu, varbūt parādītos kaut kādas tādas lietas, ko parasti runāja māju virtuvēs tikai, ko cilvēki ārā vispār centās uz ielām nepļāpāt. 20. gadsimts postskriptum. Raidījumu atbalsta aģentūra Rīga 800 un Lattelekom. 88. gada 1. un 2. jūnijā notiek leģendārais radošo savienību plēnums.
kurā Latvijas iedzīvotāji uzzina daudz interesanta gan par savas republikas vēsturi, gan par šodienu. Tie, kuri nevar iekļūt pašā plēnumā, jo zāle, kurā ietilptu lielākā daļa Latvijas, protams, nav pieejama, 2 dienas pavada tiešā radioaparātu tūmā, jo plēnuma darbs tiek raidīts tiešajā ēterā Latvijas radio. To, ka Latvija tikusi okupēta, principā apzinās visi, bet pirmoreiz publiski un tieši plēnumā to uzsvērti noskalda Mavriks Vulfsons. Drosmīga rīcība, vēlāk teiks. Pēc pāris mēnešiem, jau 8. oktobrī, tiek atklāts Latvijas Tautas frontes dibināšanas kongress. Uz to atbraukuši delegāti no visas Latvijas, citām PSRS republikām, tā darbu atspoguļo vairāk kā 200 padomju un ārzemju žurnālistu. Kongresa secinājums – Tautas frontei jāveidojas par spēku, kas latviešu tautai palīdzēs atgūt zaudētās vērtības un izveidot tiesisku valsti. 88. gada dziesminieki Latvijā ir 2. Viens no tiem ir Edvards Rozenštrauks, teju vai aizmirstībā nodotais, un otra ir Ieva Akurātere, kas dažādos masu pasākumos izpilda ritmaņu ģimenes sacerēto palīdzi Dievs latviešu tautai. Gan vienā, gan otrā gadījumā cilvēka acīs ir asaras, vienas no nostalģijas, otras no patiesām emocijām. Pats savā zemē tā neaugā nākās. Palīdzi Dievs, visai latviešu tautai, savito mājās. Trauslā un dvēseliskā Ieviņa pamatīgi atšķiras no iepriekšējās roka bestijas pērkona sastāvā. Izrādās ar ģitāru un balsi vien cilvēks šajā laikā var uzrunāt daudz tiešāk. Edvards Rozenštrauks, no aizmirstības izvilktais večuks ar savu akordionu ir pirmais un pieprasītākais varonis visās auditorijās un brīvdabas estrādēs. Mikrofona aptaujā tagad piedalās vesels 5 viņa dažādos laikos komponētās dziesmas. Ai māte Latgale, Kolumbīne, Likteņdzirnas, Tur, kur gauja un visus šos gadus kategoriski aizliegtais Zilais lakatiņš. Vai Diana, Dievs viskrāšņākais jārs. 88. gada PSRS hokeja čempionāts notiek pēc jaunas formulas. Līdzīgi kā NHL Stanley Kausa izcīņā pēc regulārā čempionāta, kurā katra komanda sacenšas ar katru, spēles turpinās pēc izslēgšanas principa. Šādu kārtību paprātam Rīgas dinamiešiem, un viņi nokļūst pat superfinālā, tajā zaudējot vienīgi ACSK. Visu fināla turnīra laikā Rīgas dinamiešu jauno vārdsargu Artūru Irbi gan līdzjutēji, gan prese iesaukusi par sargeņģeli, jo vārtos viņš demonstrē tik tiešām brīnums. Čempionātā sākotnēji piedalās 14 komandas, un Rīgas Dinamo pirmajā kārtā ar 24 punktiem ieņem 10. vietu. Nākamajā kārtā mūsējiem klājas stipri labāk. Viņi ir 3, izcīna vietu pusfinālā un 2 reizes ar 2-0 un 4-2 uzvara Maskavas Dinamo. Vārtu vīrs Artūrs Irbe šajās spēlēs kļūst par nacionālo varoni. Pelnīti, jo glābi šķietami neglābjamo. Optimistiskākie no līdzjutējiem gara acīm jau skata zelta medaļas, bet superfinālā ar ACSK bilanci ir 3-7 un 2-1. Nekas, arī labi. Sudraba godalgs ir dinamiešu visu laiku augstākā virsotne šajā čempionātā. Varis Brasla uzņemas atbildību un otro reizi ekranizē Jāņa Jaunsudrabiņa triloģiju Aija. Kāpēc? Atbildes sniedz pati filma ar Zani Jančevsku un Juri Žagaru galvenajās lomās. Paralēli vēsturiskajiem faktiem tā skatītājiem sūta trauksmi par vides un kultūras nesakārtotību Latvijā. Nāc šur! Mēs vairs netiekam atpakaļ. Uzņemšanas laikā režisors stāsta presē par garīguma zudumu ne tikai atsevišķā personībā, bet visā tautā, par morāli un likumību, kad zemiskie instinkti sadurs ar jūtīgo un smalko dvēseles pasauli. Skatītāji to visu tver daudz latviskāk. Viņi skatās filmā kā gaumīgās bildītēs no Brīvdabas muzeja, klausās Jaunsudrabiņa sulīgajos dialogos un atzinīgi novērtē Zanas Jančevskas, Jura Žagara un jauniņās flautistes Ditas Krembergas aktierisko varējumu. Harmonisks un filigrāni izzīmēts darbs. Man ir bērni,
Tev būs vēl. Bet kas ir mana laime? Māras Zālītes simboliskie un tēlēnie teksti, Zigmara Liepiņa melodiskā un paņemošā mūzika, Igo, Niks Matvejevs, Zigfrīds Muktupāvels un Jānis Sproģis operas galvenajās ārijās. Tie ir rokoperas Lāčplēsas galvenie balsti. Tajā klausās visu paudžu pārstāvji, un faktiski tā ir rokopere jaunās Latvijas valsts dzimšanai. Rokopere piedzīvo vairākus desmitus lieliski apmeklētas izrādes, kur noslēgumā visi kājās stāvot dzied pūtvējiņi un slīcina komponistu un libreta autori ziedu jūrā. Populāru estrādes dziesmu autoram Zigmaram Liepiņam šis ir pirmais lielas formas darbs, un visās izrādēs komponists ir kopā ar mūziķiem, aiz dekorācijām, pie sava sintezatora. Folkloras festivālā Baltika, kas Rīgā sāks 13. jūlijā, notiek kas nebijis. Cilvēki nebīstoties un nekautrējoties demonstrē un lieto buržuaziskās Latvijas sarkano karogu. Karogs ir simbols jaunajām vēsmām, jaunajai domāšanai un ideāliem par neatkarīgo Latviju. Tautas frontes valdes sēdē pieņemto lēmumu atbalsta Latvijas PSR valdība. Līdz beidzot, 4. novembra ārkārtas sēdē Rīgas pilsētas izpildu komiteja balstoties uz augstākās padomes prezidija atzinumu par simboliku, atļauj uzvilkt sarkanbaltsarkano karogu Rīgas pils Svētā gara tornī. Karoga uzvilkšanai aicināti divi. Viens tāds jaunāks, rakstnieks Alberts Bels, lai gan tobrīd viņam ir 50 gadi. Uz jautājumu, kāpēc izvēlēties tieši mani, viņam atbild: jums tāds stingrs mugurkauls. Otrs ir Evalds Valters, Latvijas un latviešu tautas simbols. Gudrs, talantīgs un daudz pieredzējis vīrs. 2. aprīlī viņam apritējuši 94. Pie vārtiem abus sagaida Māris Markus, ceremonijas koordinators, un ved tālāk pie sagatavotā karoga pils tornī. Kāpnes ir tik stāvas un kāpums tik ilgs, ka daži vēl šaubās, vai tik cienījamam Valteram tas būs pa spēkam. Taču sirmgauls izrādās varens prauns un pieveic pakāpienus vienā vīlē. Drīzāk aizaušas citi, ne viņš. Pirmais karogs pagatavots no vilnas auduma, ko vēlāk aizstās ar daudz izturīgāko poliesteru. Tā izmēri 1,5 x 3 metri. Mēģinājumi pirms tam netiek veikti, vienīgi abiem pacēlājiem piekodina. Būtu labi iekļauties himnas skanējuma ilgumā, kas arī izdodas nevainojami. Valteram uzbūvēts mazliet augstāks paaugstinājums, Belam tas ir zemāks. Abi satver pagaro troses griešanas rokturi un atskanot pirmajiem akordiem sāk četrrocīgi griezt. Atskan daudzbalsīgs dziedājums. Cilvēki piepildījuši visu krastmalu, Vanšu tiltu, visi grib būt klāt šajā vēsturiskajā momentā. Un tagad vienoti dzied savas valsts himnu. Iespējīgs brīdis. Diena ir pelēcīga un pavēsa kā nekā 11. novembris, taču sanākušo tūkstošu cerība un lepnums padara to siltu, emocionālu un gaišu. 20. gadsimts postskriptum. Raidījumu atbalsta aģentūra Rīga 800 un Lattelekom. 88. gadā Jaunatnes centrs Fórums pirmoreiz Latvijā organizē skaistu meiteņu vērtēšanu ieinteresētas publikas priekšā. Konkursu Miss Rīga 88 vada Jānis Šipkēvits un Andrejs Volmārs ar baloniem. Žūrijas komisijas priekšsēdētājs ir Gunārs Cilīnskis, bet pirmo vietu iegūst ar noslēpumainu un atbruņojošu smaidu apveltītā Sintija Jenevten. Sabiedrība polarizējas divās daļās – absolūti par un absolūti pret. Tomēr skatās visi. Galvenais jautājums, kā izturēties pret faktu, kad jaunas un skaistas sievietes uz skatuves nedemonstrēs visu savu adīt, cept vai dejot prasmi, bet gan pašas sevi, savu augumu, krūtis, gurnus un kājas. Tā jau kaut kāda izvirtība vai
Aizdomīgi šķiet arī karaliskās balvas kažoku viedolā. Tiesa, Sintī patīk visiem, kopējais noskaņojums pret viņu labvēlīgs un saudzējošs. Tā bija raidījuma cikla 20. gadsimts postskriptum 16. sērija. 1987. 88. gads. Cilvēki, notikumi, vide, patēriņa preces, mode, mūzika. Viss, kas iespaidojas mūsu sadzīvi un veidojas mūs tādus, kādi esam šobrīd. Nākamajā sērijā 1989. 90. gads. Baltijas ceļš, taloni pārtikas iegādei, Čikāgas piecīši Rīgā, Šķērsielas panākumi, saldējumu veikals Pingvīns. Visu labu un līdz nākamajai kopējo atmiņu reizei!